Mani sauc Reinis Artimovičs, un šobrīd mēs atrodamies mūsu ģimenes mājražošanas uzņēmumā Mītevs Čiekurs un ražojam dažādus imunitātei un augšējiem elpceļiem vērtīgus produktus no Latvijas priedēm, no Latvijas priežu čiekuriem, pumpuriem, ziedputekšņiem. Jā, kombinējam tos kopā gan ar dažādām citām vērtīgām izēvielām, gan gatavojam dažādas našķis un uzturu bagātinātājs. Šeit ražošanā strādājam mēs divi ar sievu. Bērni mazliet piepalīdz gan ar loģistiku, gan ar transportu uzkraušanu, gan ar etiķešu līmēšanu, bet pamatā strādājam divi tā. Tas stāsts iesākās 2014. gadā, kad mūsu vecākais dēls Jēkabs apslima. Mēs meklējam tādas alternatīvas, kā viņam palīdzēt, jo nedz antibiotikas, nedz parasts zāles viņam nepalīdzēja izvesļoties no šī, viņam bija tāds vienkārši ilgstošs klepus. Un tad meklējām dažādas alternatīvas, kur uzgājām rakstu par priežu čiekuru sīrupu. Mēs viņu dabūjām, mums viņš palīdzēja, un tad radās ideja, ka mēs varētu šādu sīrupiņus dāvināt saviem draugiem, paziņām, tad, kad iesim ciemos vai kādos svētkos, lai varētu varbūt nedaudz savus līdzekļus iekonomēt, jo paši gatavotas dāvanas vienmēr ir lētākas nekā veiklā iegādātas. Čiekuru ievākšana noris aptuveni 4 nedēļas gadā, kas ir maijā, no brīža, kad čiekuriņi parādās kokā. Kā to var saprast, ka čiekurs ir derīgs ievākšanai, viņam jābūt mīkstam, ir ar roku pašam dot. Ja viņš ir elastīgs, viņš ir derīgs. Ja viņš ir ciets, tas nozīmē, ka viņai jau veidojas sēklas, tie čiekuriņi jāatstāj jau āverītēm. Sadarbojamies mēs ar Jelgavas karmeļdarbnīcu. Mums ir izstrādāti kopā vairāk produktu, kur viņi mums palīdz ārpakalpojumu ražošanā. Šobrīd mūsu attīstības kurs ir vairāk vērsies par labu turismam. Izklaidējam mūsu viesus gan ar stāstiem, gan ar degustācijām. Spēlējam spēles, ir paredzēts ekskursijas gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušiem. Doma par ekskursijām radās jau pirms Covid-19. Tas iemesls bija tāds, ka bija pārāk liela slodze tirdziņos. Un radās ideja, ka šis varētu būt izdevīgāk, nevis man braukt uz tirdziņu, tērēt savu degvielu, maksāt dalības maksu. Bet tie viesi to visu var darīt manā vietā. Viņi var braukt pie manis, tērēt savu laiku braucot, maksāt savu degvielu un samaksāt vēl beigās par to, ka es runāju. Šķita tāds ļoti izdevīgs darījums. Iedvesmo viennozīmīgi tas cilvēku sejas, reakcijas, pateicības vārdi. Tas ļoti iedvesmo un tas ir svarīgi. Cilvēki novērtē to, ko tu dari un saka, ka tas ir vērtīgi. Atšķiramies ar to, ka mēs nebaidamies radīt jaunus produktus, nebaidamies kļūdīties. Mēs esam pārliecināti par to, ko mēs darām. Un tas arī mums sniedz tās pēc tam labās atsauksmes un cilvēku novērtējumu. Cilvēkam, kurš grib uzsākt savu uzņēmēju darbības, varētu ieteikt nebaidīties, vienkārši darīt. Sākt ar mazu ideju, ieguldīt daudz sava laika, centības un noteikti izdosies. Ja ne ar pirmo reizi, tad pēc kļūdām mēs mācīsimies un kļūsim stiprāki. What doesn't kill you makes you stronger.